Esiet sveicināti podkāstu droši zināt skatītāji portālā Sarks LV. Turpinot atzīmot barikāžu 35. gada dienu un tās vēsturiskā mantojuma nozīmi kā uz valsts atjaunošanu, tā arī uz mūsu valsts aizsardzības veidošanu un stiprināšanu. Turpinām sarunu ciklu ar tālāk barikāžu dalībniekiem. Šodien man ir patiesas prieks sveikt atvaļināto zemesardzes pulkvežleitnantu Aināru Bašķi, bijušo arī Latvijas Tautas frontes valdes locekli un Tautas frontes pārstāvi Zaķusalas aizsardzības komisijā. Tā jūs laikam saucāt to. Jā. Es biju koordinators. Jā. Kā jūs atceraties to laiku? Faktiski, es saprotu, tad bija šis 13. janvāra mītiņš pēc tam, kad Lietuvā notika šis traģiskais uzbrukums Lietuvas televīzijas centram, kurā tad attiecīgi gāja bojā cilvēki. Toreiz tika pieņemts, vismaz kā vēstures anālēs tiek rakstīts šis lēmums uzsākt arī barikāžu veidošanu Rīgā. Kā jūs atceraties to procesu, cik lielā mērā tas tiešām bija koordinēts, cik tas bija spontāns un jūsu uzticētais objekts Zaķusala, kā tas viss notika un vai tiešām tur bija, kā saka, kaut kāda organizācija, tur lielākoties bija pašdarbība, ko pēc tam jau tad nācās sākt organizēt? Tā arī bija, kā jūs sakat. Cik es atceros, jau vakarā pa radio bija izskanējis aicinājums lauksaimniekiem dzīt tehniku uz Rīgu. Jā. Jo iepriekš aizsardzības darba grupa, izskatot jautājumu sadarbībā ar valdību, bija studējuši dokumentus un kinodokumentus un konstatējuši, ka tehnika labi aiztur kara tehniku. Un ja šī tehnika, teiksim, civilā, smagā tehnika ir sadzīta lielos vairumos, tad kara tehnikai viņai ir tā vienkārši praktiski necaurbraucama. Ja? Un lēnā garā jau tie transporti brauca. Pirmajā brīdī es atceros, tur kad es ierados Zaķusalā vēlu vakarā, jau bija sabraukuši autobusu parka autobusi, tur bija kaut kādi ceļam krāni jau, ja? Un cilvēki nezināja, kur likt. Bija sabraukuši lejā Zaķusalā, un tad mēs viņiem tur teicām, lai viņi brauc augšā, tur tās nobrauktuvas, lai aizņem. Salu tiltu. Bet visu nakti jau nāca tā tehnika, kamēr beidzot to salu tiltu piekrāmēja pilnu, ka vairs nebija kur likties. Ja? Ja vienkārši nebija tālāk, jau tad nebija šīs centralizētās vadības, un tad tur jau parādījās tā nepieciešamība. Centralizēta vadība bija koordinācija iespēja robežās. Iedomājies, tu pasaki kaut kādu aicinājumu tautai tur pa radio, un tauta izpildās, kā saprot. Tad, kā es stāstīju jau, teiksim, tur Ķekavā, tur vietējie tautfrontieši uz ceļa parunājās ar garām braucošajiem, lai brauc droši, ka ceļš ir brīvs, ka viņiem ir informācija pa telefonu saņemta. Ka ceļš brīvs un ka jābrauc ir, teiksim, uz salu tiltu, vai arī pāri salu tiltam, vai arī citam tur atkal tik vēlāk tur. Es nemitīgi uzturēju sakars ar Tautas frontes to koordinācijas centru, kur vadīja Drosma Blagoveščenska ar savām meitenēm. Un tā es ziņoju, ka es esmu jau pilns, ka lai viņi dzen tos transportus uz citiem objektiem. Ja? Tas tika izpildīts atkal nemitīgi zvanot pa telefoniem ar dažādām Tautas frontes koordinācijas vienībām. Bet tā tautas aktivitāte, viņa apvienojās ar milzīgu organizatorisko darbu. Jo, kā mēs atceram, barikādēs bija pēc dažādām aplēsēm plus mīnus ap 50,000 cilvēku. Kā mēs zinām, ja? Bet uz to demonstrāciju bija 500,000. Un lai tos 500,000, tad pilns autobuss ar cilvēkiem dabūtu uz to Rīgu, tas bija jau, pieredze jau bija ne pirmo reizi, tas bija milzīgs organizatoriskais darbs.
Un uz ierastā organizatoriskā darba uzlika virsū arī šo atgādinājumu, ka silti jāģērbjās, jāņem līdzi ēdamais un tādas lietas. Ja? Un ka būs jāpaliek. Tas tika pa telefonu skaidrots. Jā. Jo to lēmumu iepriekš bija Tautas frontes domas sēde, un pirms tam valdes sēdē mēs pieņēmām lēmumu rīkot šīs barikādes. Un Tautas frontes valdes sēdē, kas vēl bija pirms domas sēdes, mēs spriedām, ka ir vajadzīga maksimāli autoritatīva balss, vai ne? Un Ražukam, mēs uzdevām Ražukam, lai Ražuks zvanītu Dainim Īvānam, un tā ir tā slavenā Daņa Īvāna uzruna, ja? Kas aicināja tautu lūk, uz šīm barikādēm. Tātad tīri matemātiski mēs redzam 500,000 pret 50,000, tātad palika uz tām barikādēm varbūt nedaudz vairāk kā katrs 10, jo cik cilvēks var izturēt. Un bija online 50,000, jo visu laiku mainījās. Piemēram, zinu ļoti daudz cilvēku, kas saka, es arī biju Zaķu salā, viņš tur bija 2 dienas, vai 1 diena, vai 3 dienas, pēc tam viņš tur 1 dienu bija Doma laukumā. Plus arī jāatguļās. Cilvēki, tu taču nevar 2 nedēļas nosēdēt. Jā, tur. Es personīgi tur laikam pirmos matus savā dzīvē, laikam tur dabūju. Jā. Kā 13. janvāra vakarā aizgāju uz Zaķu salu, tā es no Zaķu salas aizgāju projām kaut kā 27. laikam, tā, es vairs labi neatceros. Stipri vēl, vai ne? Redzēju, kā lēnām palika viss tas aizvien šķidrāks un šķidrāks, jo tīri psiholoģiski tas 20. janvārs bija atnesis tādā tasnē. Bet atgriezīsimies pie tā paša sākuma. Sākumā piekrāmēja viss bija vienkārši viens liels haoss. Ja? Un es, kā Tautas frontes koordinators, es izveidoju to koordinācijas štābu. Mēs sākotnēji tur sēdējām televīzijas mājas caurlaižu telpā, priekštelpā tādā. Ka ieiet iekšā kreisā pusē bija tāda gara telpa, tagad tur viss pārbūvēts. Un brīvprātīgo kārtības sargu struktūra, tā ir pavisam cita struktūra, bija atsūtījis Robertu Milleru. Atcerieties, tāds vīrs ar lielu baltu bārdu. Viņš bija, kā saka, tie bija brīvprātīgie kārtības sargi. Un mēs faktiski kaut kur 2-3 dienu laikā mēs tīri intuitīvi, viens mums nemācīja, mēs izveidojām tādu īpatnēju organizatorisku struktūru. Tātad Millers vadīja visu to iekšējo policiju. Drošības padarīšanu. Visu to drošības padarīšanu viņš vadīja, ja? Un viņš komandēja, kas kur jāliek. Ja, un kā jāuzvedās. Sadalīja attiecīgi funkcijas, uzdevumus. 20-30% viņa slodzes bija kur nolikt, un 70% viņa slodzes bija uzturēt kārtību tenī Zaķu salā. Jo cilvēki, ka milzīgs pūlis sabrauc, viņi rīko brīnums. Tur ļoti ātri mēs nonācām pie secinājuma, ka demokrātija šoreiz beidzās. Mums pat bija 2 lozungi no Šveika. Viens bija turēt mutu un kalpot tālāk. Un otrs lozungs bija tad, kad ķeizaram iet plāni, tad katram kroplim jābūt savā vietā. Mēs viņus pat izgatavojām. Jā. Es tagad atceros, viņi pie sienas tika pielikt. Dienesta moto caur gadiem. Jā. Un lielākais lamu vārds arī bija no Šveika ņemts laikam. Tur bija viens nolāpīts civilists. Mēs paši tieši tādi paši bijām. Tā kā bez humora arī neiztika, kā tad citādi. Bet tad jau faktiski jūs tad sanāk tajā visā, tā nosacīti, tajā cilvēku masā un tajā hausā, ko viņi tur veidoja, tad jūs šādi jau veidojat tad tā kā, es gribētu teikt, teiksim, tā puslīdz militarizētu struktūru ar kaut kādu noteiktu komandu vadības elementiem. Mums bija stingri. Robim bija tātad fiziskā darbība, Robim bija savs novērotāju tīkls, savs autonoms novērotāju tīkls un rīcības cilvēki, kuriem bija rīcības dežuranti blakus novērotājiem. Ja?
Man bija pilnīgi autonoms savējais novērošanas tīkls, ja, kuriem bija absolūti aizliegts veikt kaut kādas rīcības vai arī kādas komandēšanas, tikai novērošana, tikai informācijas nodošana uz manējo to komandu centru. Ja. Un tādā veidā, jo Rīgas pilsētā bija, ceļš pirmās dienas bija iestājies absolūts haoss. Tur nevarēja saprast, informācijas nāca ārā kaut kādas trakas, baumas, tu nesaprati nekas vairs valda, nekur valda, nekas pa ko atbild, un varbūt kādam tas nepatiks, bet dienas 3 bija vienkārši ķīselis. Vienkārši ķīselis bija, ja? Un mēs nonācām pēc secinājuma, ka mums ir jāveic kaut kāda informācijas pārbaude. Rezultātā mēs nereizi vien salīdzinājām šo savu informācijas cilvēku devumu. Ja? Un ja viņi sakrita, tad mēs reaģējam. Un ārējām ietekmēm mēs neklausījām. Man tur bija... Es tur atceros, man neviens nebija informējis, ka pastāv kaut kāds pie augstākās padomas, ka pastāv kaut kāds aizsardzības štābs. Neviens man nebija. Atskrien viens vīrs un kaut ko sāk bļaustīties un komandēt. Ja? Tur vīrs kaut ko stiept, rokās doties. Skatījāmies, lai cilvēks izārdās. Tur prasīja Robim, kas viņš tā. Viņš tur liels priekšnieks. Kaut ko organizēs, kāds kaut ko bruks virsū, kaut kur vīri stāvēs, rokās sadevušies. Kas? Kāpēc? Tad bija tur rīkojumi, tur izbeigt barikādes, pārtraukt, atbrīvot tiltus. Tādi rīkojumi bija visādīgi. Dažlaps tika, tur mums bija vienkārši runa, dažlaps tika vienkārši pavadīts uz tilta galu. Nekādas klausīšanas nebija. Man pat, tas bija jau pēc 20. janvāra, es stāstīju, ja, 22. janvāra vakarā uz valdības sēdi bija saaicināti visi aizsardzības objektu vadītāji pie Godmaņa. Ja. Es arī biju, un Godmanis man valdības sēdes laikā dod pavēli atbrīvot tiltus. Es neatbrīvošu tiltus. Tāda bija man uztvertenī brīdī. Ja. Viņš palika dusmīgs, lika man palikties. Pēc tam es viņam paskaidroju, ka mums ir tāda organizācija, tāda disciplīna, tāda situācija. Mēs tiltus uz nakti aizveram 3 kārtās, noliekam priekšā dzels sienu, tērauda plats. Un tur ir dusmīga onkuļa augšā, ka labāk iekšā nenākt. Tā kā cietoksnī. Ja. No rīta ar tramvajniekiem mēs vien saskaņojuši, ka 6 mēs tiltu atveram. Vai ne? Un viņš cilvēks noticēja, teica, labi, tad tā arī turiet. Ja? Tā mēs ilgu laiku turējām, starp citu. Bet tad es saprotu, ka tādas koordinētas, vienotas, kaut kādas centralizētas komandu vadības principā nebija. Vienīgā centralizētā komandu vadība bija ļoti mīksta un koordinējoša. Tā bija Tautas frontes vadība. Ja, šo gadu gaitā es esmu pieredzējis tik daudz baļķa nesējus, varoņus un visādi tur brīnumu rīkotājus un viens svarīgāks par otru. Man jāsaka, ir 2 lietas. Pirmā lieta, kad vislielākā varonība ir pārvarēt savus bailes, jo, ja tu neesi traks, tev ir bail. Riktīgi bail. Un ir reizes, kad vienkārši ir pamatīgi jāsaņemās un jāpārvar un jāizdara. Un saukt to par varonību šādos apstākļos, man tas neiet galvā kopā. Es nesaskatu tur tanī laikā nekādu tādu varonību, vismaz personīgi. Ja? Vienkārši tas bija pienākums, kas bija jāizdara. Jā, cilvēki un milzīgs paldies tiem vienkāršajiem cilvēkiem, kas zinādami to risku, zinādami, ar ko tas var beigties, un ka viņi brauc uz tām barikādēm. Tātad 50,000 pret 500,000. Ja? Vai ne? Vienmēr atceramies šo skaitli. Un cilvēki taču mainīja viens otru. Maksimums tur izturēja kāds vīrs tur nedēļu. Ja? Pamatā izturēja 2-3 dienas, un tad brauc citi vai no tās darba vietas, vai no tās Tautas frontes grupas, vai paziņas. Ja?
Tur jau gāja vaļā visādas struktūras. Tauta pati organizējās. Vai ne? Rupa runājot, man tur pie uguns, kuriem tur jau kāda tur struktūra nebija. Tur bija. Kišmiš. Bet ja mēs tā tomēr atgriežamies pie, es tā saprotu, katrā hausā tomēr dzimst zinām kārtība, tas, ņemot vērā, kad uz to brīdi jūs tomēr nebijāt, teiksim tā, militāra struktūra, kur ir vienkārši tādā ziņā, ja tur noteikti komandu vadība, noteikti pienākumi katram, ja. Cik viegli vai grūti, cik jūs vispār cilvēki bija tur tajā Zaķu salā, un cik viegli vai grūti tad ir, tos visus, katru individuālo raksturu savākt tādā kaut kādā maksimum brīdī mēs skaitījām, ka apmēram kaut kur līdz 12,000 bija, bet tā, teiksim, 7-8. Lūk, kas tie ir par galvenajiem izaicinājumiem šādus cilvēkus, savākt vienotā mērķa īstenošanai, nepastāvot, tā kā armijām kaut kādu zinām, tomēr piespiešanas mehānismu. Kas tie par izaicinājumiem, vai ko tur jāsaskarās? Te es atgādināšu to, kas mums šodien ir ļoti aktīvs. Tas ir visaptvarošo valsts aizsardzību. Šiem cilvēkiem bija ļoti augsta motivācija. Un es redzēju, kas notiek, kad darbojās pašorganizācija. Tad tā sauktē formālai vadībai ir tikai jāiedod padomi un jāiedod ir, ieteikumi. Turklāt, bieži vien momentāli saņemot pretī kādu priekšlikumu par labāku variantu, ja, un ir jāspēj uz to reaģēt. Tas ir tas, ko principā saucās tās autonomijas pakāpe, ko tagad mēs NATO pazīstam kā šo te mission command principu. Jā. Perfekt. Ja. Tas pieredzes kārtā vienkārši ir noķerts, ka tas darbojās. Un es to redzēju savām acīm, kā tas darbojās. Ja. Tā koordinācija un tā vadība bija štrunts salīdzinot ar to gribēšanas un pašorganizācijas līmeni. Ja. Cilvēki darīja to paši. Ja, un tā ir man mācība uz visu mūžu, ja, kad šie cilvēki viņi neaizstāvēja tajā brīdī valdību vai ko, kas viņiem bija sataisījusi dārgākas desas, un tur jau inflācija sākās, un visādas tādas lietas, un bezdarba visādi nepatīkami sākās. Viņi aizstāvēja to ideju, to principu. Ja. Un tā ir tā augstākā motivācija. Un tā valsts griba, viņa sākās ar šo vienkāršo cilvēku. Viņa sākās ar viņa ģimeni, kas viņu atbalsta, kas viņam ceļā sasmērētās maizītes. Tā valsts sākās ar ģimeni, ar cilvēkiem. Ne jau ar valdību, ne jau ar pārvaldes struktūrām. Ja? Un tas ir tas pamats. Un šodien, vēlreiz runājot par šodien, kādreiz izskan bailes, šodien tur neies, ja neviens neiet uz barikādēm, kādas muļķības. Cik tad toreiz bija? Es vēlreiz atkārtoju, 50,000 bija barikādēs, kas rotēja, kopā, protams, bija aptverti kādi pārsimt tūkstoši cilvēku. Bet vienalga tā ir absolūti mazākā daļa no tautas. Bet aktīvākā. Aktīvākā, es rēķinu, aktīvākā daļa, 10-15%. Tā ir tā aktīvākā daļa. Un aptaujas rāda, ka cilvēki, kas ir gatavi aizstāvēt savu valsti ar visiem iespējamiem līdzekļiem, ja, tie jau, man liekas, stipri pār pa 30-40%. Ja. Vai šie cilvēki, jūs prāt, teiksim tā, jau tajā laikā, ja būtu stobri, būtu viņus arī gatavi likt lietā? Jā. Mēs ļoti pastāvējām un politisku iemeslu dēļ visu laiku tur tas ir tabū temats. Šis ir tabū temats politisku iemeslu dēļ. Ja. Bet reāli dabā, ja, tā karabīna, kas man uz galvas uzsit un to punu uzsit, ja, tā bija karabīna, tā nebija lāsts. Kas tur vispār ir interesants? Tur vīriem bija paņēmies līdzi tālākais aiz tām manis pieminētajām dzelzs sienām bija degmaisījuma pudeles. Ja.
tur degtu viss, kas vien bija piebraucis. Un ar degmaisījumu pudelēm var sadedzināt gan bruņmašīnu, gan tanku. Ja? Un no otras puses bija informācijas noplūde masīva, ka neviena okupācijas varas iestāde negrib uzsākt nekādas represīvas darbības. Visi svēt dievojas, ka viņi to negrib. Un it sevišķi dievojās Krievu armijnieki, ka viņiem ir vismazākā vēlēšanās kaut ko tādu darīt. Godmanim tur bija kontakti labi, no kurienes viņš ņēma ticami informāciju ar Čekas māju, kas pilnīgi loģiski. Ja. Strelnieku apvienības vīriem, tiem bija, kā saka, bijušie dienesta biedri un pat ļoti specifiski profesionāļi, ja. Pazīstam personīgi kā cilvēku vai viņa ģimenes locekļi. Ja. Jo fona informācija šādos apstākļos, ja viņa tiek pareizi sašķirot un izprast un lasīt, ja, viņi vismaz atnes kaut kādu izpratni par gaidāmo. Bet ar šo te fona informāciju tas nozīmē, ka principā tad nonāca ziņas līdz Tautas frontei un konkrēti līdz jums un jūsu kolēģiem arī no es nezinu, tādiem dienestiem kā galvenā izlūkošanas pārvalde GRU, nezinu, tur Baltijas apgabalā štābs, ja, par to, kas varētu tikt gatavots, ja, vai tas faktiski tad attiecīgi jums kaut kā bet tas lielais jautājums, kā mēs tā Tautas frontes vadība, kā mēs tik ļoti trāpījām uz to 13. dātumu? Kā mēs zinājām? Jā. Ja? Naktī vai nešķaida tanki Lietuvu un puišaļi tankos sakrāmēt, izbraukuši ārā un aiz savas muļķības tur daudz vienkārši nospied nabaga cilvēkus. Ja? Bet, tie ir upuri, tas ir notikumi un tā ir nelaime, traģēdija un viss pārējais. Ja? Kā mēs zinājām, ka tas process attīstās? Ļoti vienkārši. Tautas frontē bija aizsardzības darba grupa un tādīs brīžos, ka jautājumi bija ļoti svarīgi, tad, protams, kad viņas vadību uzņēmās arī Tautas frontes priekšsēdētājs un aizsardzības darba grupa bija pieaicinājusi arī toreizējās Latviešu strēlnieku apvienības dažus izdienējušus padomju virsniekus. Ja? Kur tad nāca savu profesionālo analīzi? Jā, un tas ir internetā, var dažādās atmiņās arī izlasīt. Jā, tad šī darba grupa devās tur pie valdības vadītāja spriest, ja, tur pēdējā brīdī spriest vai ne, un šī darba grupā piedalījās arī, lai viņam viegls smilts tāds Ausakls Pļaviņš, kurš bija Baltijas kara apgabala štāba priekšnieku vietnieks, izlūkošanas jautājumos. Es domāju, ka viņam kāda fona informācija bija iegūstama no kādiem bijušiem dienestu biedriem vai ko. Ja? Cieši sakari kā minimums ar GRU. Protams, jā. Godīgi sakot, man ir jāsaka, tas, ka mēs tik ļoti un tik labi trāpījām ar to manifestāciju un vispārējo, ja? Te ir milzīgs paldies tai Latviešu strēlnieku apvienībai. Un tanī brīdī, kā saka, šie viņus sauc tur pa sarkaniem pulkažiem, viņi izrādījās ļoti noderīgi. Ja? Paldies viņiem par to. Tas jau vien norāda, cilvēki dienēja visādās okupācijas varas iestādēs, bet veidojoties valstī, šie dažādie cilvēki no dažādām vietām, kā katrs prata tā palīdzēja. Ja? Vai atkal, piemēram, Godmaņa apsardzes dienests, jā, Andra Bunkas vadībā. Tad, kas te sargāja valdību Padomju Savienībā? Republikas valdību, kas sargāja. Dabīgi, ka tā bija Čekas vienība. Jā. Tā nebija kaut kāda autonoma apsardzes vienība vai armijas vienība vai vēl kaut kāds muļķības. Tā bija augstu apmācīta Čekas vienība, jā, kas viņi bija absolūti lojāli, teiksim, jaunajai valstī, kas viņiem arī radīja zināmas problēmas ar bijušajiem dienestu biedriem. Tur pat, cik es sapratu, tur ir pretišķības un konflikti kaut kādi bija tajā laikā. Jā. Bet gods un slavu Bunkam un viņu vīriem, jā, viņi bija absolūti lojāli.
neatceros nevienu, teiksim, epizodi vai kaut kādas nianses, kuras varētu to apšaubīt. Tā kā cilvēki, un... Ar ko varēja sadarboties, ar to bija jāsadarbojas. Tieši tā, Kāda kopumā bija tajā laikā, tajos dienestos tā kopīgā noskaņa? Jūs pareizi saprotat, tad neviens nevienam neusticējās, iekšlietu dienests neusticējās militārajiem neusticējās iekšlietu, plus vēl tad ir Tautas fronte ar savu, teiksim tā, neatkarības dienas kārtību. Tad sanāk tā, ka tajā brīdī jau katrs domā par to, kā dzīvos tālāk, vai arī katrs domā par to, ka netapt samaltam. Vienkārši es domāju, starp tiem lielajiem. Nē, pamatā domā, kā dzīvot tālāk. Neviens jau nedomā, ka viņi tieši samals vai kas. Domā, kā dzīvot tālāk. Cilvēks vienmēr mēģina izprast, kāda būs rītdiena. Kaut kā prognozēt vismaz kaut ko. Ja? Un tad, kad izpratnes nav par to, kas rītdien būs, tu mēģini kaut kā rīkoties tā, lai izdzīvotu. Jā. Un šis izdzīvošanas princips, viņš bija novērojams. Tā fona informācija nāca ārā no visām okupācijas varas iestādēm, ka viņi negrib darīt nekādas sliktas lietas, bet ticēt nevar. It sevišķi tam, kas ir bruņots. It sevišķi tam, kas ir braucis virsū neapbruņotiem cilvēkiem, kuri protestē. Ja? Tur viennozīmīgi tā ir cita lieta. Tur bija jātiesā kāds stulbenis, kas bija turpinājis, redzēdams, kad ir cilvēki nostājušies, kas bija licis izpildīt pavēli. Ja? Vainīgs jau ir tas nelietis, kas lika par jebkuru cenu izpildīt šo pavēli. Vai vainīgs ir tas nabaga tanka vadītājs, kas viņš pats muļķis nesaprata, ko viņš izdara. Lūk, tā. Vai bija, teiksim tā, viņiem kaut kādas arī tādas, tā kā bailes bišķi jūtams arī viņos pašos? Pamatīgas. No kā? Vairāk citam no cita? Vai tā ir pirmā reize. Ka latviešu strēlnieki paņems tiešām tās karabīnas arī? Tā ir pirmā reize manā mūžā, kad es redzēju, kā ieroči krita no rokām ārā. 20. janvāra naktī. Milicis, kuram televīzijas mājā ejot iekšā, bija milicijas apsargs. To mēs visi atceramies. LPSR laikā, okupācijas laikā. Milicīts, sāk raudāt, kaut ko murkšķēt savā mēlē, un tas automātiņš izkrīt, un siksniņam no rokas, un pats sāk bīdīties gar sienu projām. Nācās man uz viņu sakliegt, lai viņš savāca savu dzelzgabalu. Vismaz, lai godu protās, Tad bija, es neatceros tam cilvēkam vārdu, viņš bija Lācis, bijušais Afganistānas karotājs, kurš viņa postenis bija televīzijas tornis. Viņš atnāca mums uz to štābu un automāts kaklā Lācim. Lāci, kur tu dabūji automātu? Es dzimteni aizstāvu, bet Lāci, āreku mana caurlaida, viņš aiz čupra. Milzīgs, spēcīgs tēvs. Paņēma aiz čupra tādu milici. Tas tāds puspiedzēris tur bija. Tā bija. Viņš saka, reku mana caurlaida. Aizbīdīja viņu tur. Tas nabaks atsitās pret sienu. Lācis atnāca ar automātu. Tie ieroči krit no rokām ārā, jo es vēlreiz atkārtoju, tās bija okupācijas varas iestādes. 20. janvāra naktī Aloijs Svaznes bija aizlicies pie priekšniecības skaidroties un norādījums saņemt. Zenons Indrikovs, saprot, sēdēja tādā iekšlietu ministrijā tur. Lielām acīm. Jā. Un puikas sēdēja ap viņu un nesaprata, kāpēc uz viņiem kāds šauna. Tad attiecīgi dabiski atklāja uguni pretī. Kad tev šauna virsū. Ja mēs runājam, teiksim, atgriežamies pie tā stāsta par to hausu, kas, teiksim, tā pārorganizējās kaut kādā darbībā. Viens ir, teiksim, tā savākt tos cilvēkus, savākt izkārtot to tehniku. Kas bija ar apgādi toreiz vispār? Bija, nebija? Ar apgādi sākumā bija, kā bija. Tā man zvejnieku kolhos, 9. maijs, kurā brīdī viņi nosaucās par audu, grūti pateikt, tie mums atsūtīja rācijas, kur Robs dabūja savus rācijas, es riktīgi neatceros. Tad
pārtika mums beidzās ātri. Mēs aizbraucām un brutāli, kā kara laika apstākļos, iztīrījām sarkanos spīķerus, pa kuriem vēlāk Latgales priekšpilsētas pašvaldība dabūja samaksāt. Nu tās sviestmaizītes slavenās un tās kafijas kannas, tās līdz Zaķu salai lāga netika, tur tilta galos to visu apēda. Tā viss tā lielā izēšanās, tā bija Doma laukumā un bišķiņa valdības māja. Pamatā tur bija festivāli un dziedāšanas un viss pārējais. Zaķu salā bija rupšs militarizēts darbs, teiksim. Mums Zaķu salā, mums tur pārsreiz bija kādi mākslinieki, bet tas nebija daudz. Un mums bija skarbāki tie apstākļi. Iedomājies, ka tev ir 7-8 tūkstoši, maksimum brīdī pat mēs rēķinājām, ka ir vairāk, jau mazos 11, bet ka tev ir 7-8 tūkstoši cilvēki, viņus ir jātur kārtībā. Un ne jau visi bija baigi aktīvisti, ārkārtīgi daudz bija ziņkārīgie cilvēki, kas meklē piedzīvojumus, nervu slimnieki, ar neizturētiem nerviem. Ākala epizode tur pa milici. Es sēžu štābā, atskrien man mediķi, saka, ka viņi neko atsakās darīt, tur viens liftā ir ar nodauzītu pudeli un visiem draud un tūlīt pats sev kaklu pārgriezīs un visus iznīcinās un viņam tūlīt brukšot virsū. Un cilvēks traks palicis. Nervu sabrukums, kā saka. Kur apsardz milicis? Miliča nav. Tu teikt, trakiem pa labam. Jā, trakiem pa labam. Un viss skatās man virsū. Es atceros, man tāpat tā kā bija tā diafragma, tā draņķīga. Ko? Nācās saņemties. Es viņu tā kaut kā pierunāju. Un tad viņš man atdeva to pudeli, to nodauzīto. Un tad tanī brīdī, kad viņš kļuva nekaitīgs un cik nebūtu mierīgs, Tad viņu uzreiz nocopēja mediķi, kur stāvēja aiz stūra. Tā nervu brīži arī bija, tā nervu sabrukuma brīži bija vairāki. 20. janvāra naktī vai dieniņās, tur zibens ātrumā nolikām 2 platformas blakus televīzijas mājai. Turpat pa vietējiem mikrofoniem, pa vietējiem mikrofoniem sasaucām, atradām kādus mācītājus, to žvikt uz tām platformām un mācītāji sāka tur dievkalpojumu rīkot. Un cilvēki krita ceļos, kam vajadzēja, un tādā veidā viņi palika mierīgāki. Tad bija samērā skarbi tādi likumi, nekāda alkohola un nekādas tur pašdarbības. Un lai rīcības cilvēki un novērošanas cilvēki netiktu tā struktūra traumēti, to nācās sargāt, jo visu laiku uzradās visādi rīkotāji. Pie reizes arī uzradās visādi rīkotāji no Rīgas, kur sāk kaut ko rīkot. Tur dažs labs bija, lai vēsture klusē, tur dažs labs bija tīri esniem papīriem, kurš samērā rupi tika aizstiepts uz tilta galu un pavadīts, jā. Bet iedomājies, tu pirmās 3 dienas vispār, tu nesaproti, kas kur notiekās. Nekur nekāda. Es zvanu drosmai, es prasu, kas notiek? Kas vada šo valsti? Viņš saka, Aināriņ, es nesaprotu. Bija pilnīgs ķīsels. Dienas 3 bija pilnīgs ķīsels, Tur, starp citu, es ieteiktu palasīt augstākās padomes sēžu protokolus. 15, 16, 17. Internetā viņus var atrast. Tur brīnumu lietas var izlasīt. Par idejām pārtraukt barikādes un visādas tādas lietas. Kas nav pārmetami, jo cilvēki ģenerēja, izstrādāja lēmumus, bija izpratne, dažādu fona informāciju, katrs jau centās kā labāk. Tas, kas bieži figurē, teiksim, tas minējums, labi, ka nevajadzēja to pārbaudīt praksē, protams, tajā brīdī, bet ja būtu dota pavēle okupācijas karaspēkam klupt virsū attiecīgi visām tām infrastruktūrai un tam cilvēku daudzumam, kas tur pie šiem objektiem bija salikti, kāda tā jūsu prognoze, ar ko tas viss būtu beidzies? Jo es tā sapratu... Prognoze ir tāda, kad tanī brīdī pēc mūsu rīcībā esošas informācijas nekādas specvienības nekur nebija, un
kā vēlāk arī izrādījās uz to 20. dātumu, tad tur tā nelielā specvienība pati bija, tur nožēlojama, ja, kur spēja iesaistīties provokācijās ap to iekšlietu ministriju. Lai ar militāriem paņēmieniem šādu tautas izveidot barikāžu tīklu, jo viņi bija dažādas organizācijas. Ap augstāko padomu bija sava organizācija, tur bija klasisks barikādas, tur vajag nointervēt kādu no Strēlnieku apvienības vīriem. Tas bija perfekts, klasisks barikādas. Ja? Viņš nebija caurbraucams ar tehniku. Salu tilts vispār nebija caurbraucams ar tehniku. Tātad iekšā bija sūtām tikai cilvēki. Un tad bija jābūt augstu apmācītiem cilvēkiem. Jā, ja tur būtu bijusi viena pusrota ar motivētiem, es uzsveru, motivētiem un apmācītiem cilvēkiem, viņi tur būtu iznarrojuši visus cilvēkus visos virzienos, ja? Bet viņiem jau nebija tādu. Es lieku vārdu uz uzsvaru motivāciju. Morāle. Ja? Un tiem latviešu puikām, kas sēdēja traktoros, tā morāle bija. Un, ilgstoši varbūt tāda aizsardzība ir neiespējama, ja? Bet tad ir milzīgs upuru skaits, tad ir milzīgi procesi, ja? Un tas ir tā kā tautu aizkaitināt, tas ir tā kā aizkaitināt guļošu lāci. Toreiz padomju armijai nebija tāda morālā spēka un jaudas, lai tiktu galā ar tautu. Viņi to arī ļoti ātri saprata. Viņi starp citu brīnējā. Man tur cilvēki jau mocījās ar garlaicību arī. Un tur kādam aktīvistam ienāca prātā, ka lai neieņemtu Zaķu salu ar helikopteriem, tur desantniekus, lai nebirdinātu zemē, ja? Ka vajag rakt iekšā stabus un tos stabus pārvilkt ar tīkliem. Nu, un ko tie vīri man darīja visās monēs? Es Robim saku, jā. Es saku, lai tik rulē vaļā, būs ko darīt. Šie rokā ar sitai zemē sasalušā caurums, liek tos stabus, 3 stabus atbalstam un liek tos. Saprāt, pēc pāris stundām karājās Krievu helikopters, Krievu armijas helikopters. Tie samulsumā, tie nesaprot, ko mēs darām. Pilnīgā sviestā. Saprāt? Tur pieņem, kāds tajā helikopterī fotografē, kāds kaut ko pieraksta, tad izlūk dienas satiecīgi analizēt. Ilgi viņi karājās ar to helikopteru un mēģināja cilvēki saprast, ko viņi tur dara, kas tur notiekās. Lūk, tas stabus raka, bet zvejnieki tik daudz tos tīklus neatvilk, tā kā to darbu līdz galam neizpilda. Bet bija ko darīt, saproties. Šajā gadījumā, teiksim tā, vai ir sanācis tajā brīdī arī kontaktēties ar toreizējiem padomju armijas virsniekiem un kāda tur tā viņu morāle bija un vai Ir man daudz informācijas ir bijušas par to, kā citi cilvēki ir kontaktējušies. Tur cits kādam dzīvo kaimiņos, cits kādam ir zināms, kā jau tas tajos laikos bija. Ja? Es pats personīgi biju, neatceros, kurā dienā, vienā dienā bija, tur pat pāri, kad Pārdaugavā bija kara komandantūra. Vaņotas ielā. Tagad tur biznesa centrs ir pārbūvēts. Ja? Vaņotas ielā 1, ja nemaldos, bija tā kara komandantūra. Un tur man bija izdevība runāt ar vienu Krievu virsnieku. Un viņš raudāja cilvēku. Viņš reāli raudāja. Viņš bija vienā sasarās. Kā tā? Mums tur pavēl un mēs tur sākam tur braukt, un ko tā jūs? Es saku, ja jūs darīsiet tāpat kā Viļņā, tad mēs darīsim jums gauži pretī. Un ja jūs aiztiksiet mūsu ģimenes locekļus, mēs darīsim piedot tāpatās. Tad būs elle vaļā. Un viņš raudāja. Viņš teica, kā tas viss ir sanācis? Mēs taču to negribam. Mēs arī negribam. Un šo savu psiholoģisko pieredzi es esmu stāstījis vēlāk Zemesardzes laikā un citiem. Tā ir laba lieta. Ar ienaidnieku karavīriem fona veidā der uzturēt šādu informāciju, jo kapitāls sit lejā viņa morāli. Viņš saprot, kādas sekas būs.
Tā viņš domā, uzvars, Kijeva 3 dienās, ies parāds, formas, tērps, paņems līdzi, visi viņu mīlēs, viss notiksies. Nē, draudziņi, tur tevi svilinās un cepinās. Un visi tavējos ar cepinās, ja tu šitā darīsi. Vai ne? Un tad viņi, teiksim, tā to tīri objektīvi pat arī saprat, Dikti labi saprat, un mums sanāca tāda skaidrošanās Zemesardzes laikā nereiz vien kā, nu taču 92. 93. gadā tas jau ir cits stāsts, man ir ļoti daudz piedzīvojumu. Nē, viņi vēl te bija līdz pat kaut kādam 94. Viņi te bīdījās, un 93. gadā, ka Maskavā bija otrais pučs vai dieniņās, viņi taču bija pilni ar idejām, viņi jau gribēja taisīt ģenerāli mēģinājumus vēlāk tur atkal atkārtot savus gājienus. Tas ir cits stāsts. Jo tas upmaļu kantors tur daudz vērts nebija. Tur sēdēja viens upmals ar dažiem papīriem, un vispārējie tur beigt pa galam izlikās. Un policija negribēja nekādos kontaktos ieiet ar Krievu armiju. Jā. Ja jums nāktos, teiksim, tagad šo te hausa teoriju, kurā rodās kaut kāda zināma kārtība, varbūt esat kaut kur vēlreiz to redzējis savas dzīves laikā? Nu, šo te it kā sākotnēji neorganizēto cilvēku māsu, kas pēc tam, teiksim, tā pārvirzās kaut kādā organizētā kustībā ar kaut kādu ideju Ja pavisam godīgi jāsaka, tad tik skaidrā veidā, kā es to redzēju, kā tas notiekās, un pats piedalījos, un viss pārējais, ja, es vairāk neesmu redzējis. Tas tomēr bija unikāli. Mēs te, piemēram, 13. 14. gada Kijevas Maidanu varam ar to kaut daļai salīdzināt? Nu tā, vismaz no ārēji. Šķiet, ka ir kaut kā. Vajadzētu vismaz būt kaut kādam līdzekam. Jā, ja mēs runājam par Kijevu, jā, protams. Tur Kijevā faktiski atkārtojās tas pats. Daudz smagākos apstākļos. Viņiem bija ļoti daudz upuri. Viņiem bija jau reāls kaujas jau tur. Viņiem bija jau kaujas situācija. Tur bija nevis upuri muļķīgām pavēlēm vai tādām lietām. Ja, tur jau bija jau ļaunums, jau reāls apzināts ļaunums jau nogalināja cilvēks, mēģinot iebiedēt. Ko mēs šeit nenovērojam. Mums ir vienkārši, varbūt tas kādam nepatiks, bet mums ir nepatīkama gadījuma upuri. Ja. Bet tur bija tēmēts ļaunums nogalināt cilvēkus. Tas tikai paaugstina to morālo pamatojumu un to gribas spēku sakārtot savas struktūras. Bet, kā mēs zinām, 22. gadā pamata slodzi iznesa brīvprātīgo vienības. Nevis formālās vienības. Tas var būt Terabarone, kas hausa elementā veidojas. Tā, ka šeit es tomēr likšu uzsvaru uz Zemesardzi, kurai ir jāielaiž iekšā visi pirksti visaptverošajā valsts aizsardzībā. Ja? Šādos jo kara darbība, tas ir brutāls haoss, tas ir vaiprātīgs haoss, ja? Kurā struktūra pārpalikumi cīnās ar sevi. Palasīsim kaut par to pašu Otro pasaules karu, ja, un profesionāļu pētījums un tādas lietas. Jūs kā, tomēr arī Zemesardzes veterāns, virsnieks, pulkužleitnants, kā jūs vērtējat faktiski, vai šobrīd iedzīvinot šo te, cenšoties izveidot, tā drīzāk, visaptvarošo valsts aizsardzību, vai mēs veicam to stresa testu tik pilnīgi, kā jūs patās jau teicāt, mēģinot sakārtot kaut ko no pārpalikumiem? Un vai tas ir jādara šobrīd, zinot to, ar ko mēs dzīvojam šeit kaimiņos? Saproties, atgriezīsimies Zemesardzes sākumos. Tur bija vairāk kārt situācijas, kad mēs rīkojāmies pret varbūtējiem draudiem, pret kaut kādu varbūtēju stundu X. Ja? Un mēs kaut kā negaidījām, ka valdība mūs apgādās, ar kaut kādām degvielas rezervēm.
Jo uz ceļu skraida ļoti daudz transporta līdzekļu, viņiem bākās ir degviela, tankos ir degviela. Tie resursi, viņi ir civilajā pasaulē, viņi ir ļoti daudz tie resursi. Un ja tauta dodās aizstāvēt savu valsts, tādā gadījumā šie resursi tiek izmantoti. Bet kas būtu jādara valdībai un oficiālām struktūrām? Ir lietas, ko var paredzēt, kas būs kādā kritiskā brīdī nepieciešamas. Viņas ir jāiepērk un jāglabā kaut kur decentralizēti. Tās ir, teiksim, kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs sakari, degviela, degviela mums ir, jā. Ir vajadzīgs sakari, spēja to visu nogādāt, tad cilvēki, kuriem ir konkrēti uzdevumi, organizēt šo tautas atbalstu, koordinēt viņu jau uz vietām, lai viņš ir ātrāks un efektīvāks, vai ne? Šeit derētu profesionāli papētīt, kā bija to 35 gadus veci notikumi, jo to 2 mēnešus pirms, kā es jau teicu, 2 mēnešus pirms tās 13. janvārī jau darbojās Tautas frontes koordinācijas telefoni un ieteica meklēt autobusus, meklēt termosus, meklēt siltas drēbes un visādas tādas lietas. Un bieži vien cilvēkiem nebija kažoka, ko ņemt līdzi. Kaimiņš iedeva vai aizdeva vai no noliktavām fufaikas. Ap uguns, kuriem bieži vien sēdēja vīri vienādās pufaikās. Tie. Jā, vateņi. Vateņi, jā. Es atvainojos par vārdu. Lūk, tā tad bija noorganizēta kāda noliktavu. Tātad tādas viselementārākās lietas nelieliem krājumiem visur, kur jābūt. Ģeneratoriem, elementāriem sakaru līdzekļiem, jā, kas cilvēkam nebūs uz rokas, jā, jo tagad apstīsimies ģeneratoru. Un tos draudus jau var izanalizēt visvienkāršākā veidā. Nevajag jau karu meklēt. Tev pietiek saules uzliesmojums, kāds bija 1856. gadā, kad dega visi telegrāfu vādi, cik tad toreiz civilizācija bija attīstīta. Iedomājies, tāds pats saules uzliesmojums, ja tagad notiek. Mēs 2 gadus paliekam bez elektrības. Tā tad tev ir jāspēj sākam analizēt. Ja tev nav elektrības, kredītkartes, tev nedarbojās, ūdens apgādes tev vairāk nav, nekā tev nav. Šodien viss ir uz elektrību. Jā. Vispār nekādu sakaru, ne internetu, ne mobilo telefonu tev nav, ja tev nav elektrības. Tātad pirmais ir spēja saražot elektrību. Vai viņi ir visiem cilvēkiem? Uz kā cilvēks izgatavos sev karstu ēdienu? Man mājās ir maz turistu gāzes plītiņi, ko es glabāju. Ietekmēts dzīvē, jā, ar nelielu baloniņu. Jā. Pāris dienas es spēju izdzīvot. Ja es palieku daudz dzīvokļu mājā bez ūdens, vai grūti turēt mājās dažas 5 litru burkas ar ūdeni, cik tev tādā poda krātuvītē ir, jā, tad viselementārākā rīcība. Vai tev ir siltas drēbes, ja gadījumā tu esi spiests palikt ārā, jā. Man ir termokostīms, jā. Ļoti nodars, starp citu, blitkošanā vai ziemā nesteidzīgi pastaigājoties -20 grādu temperatūrā pa mežu, sēņojot. Lūk, tā ka tādas lietas un to visu ar svaigām smadzenēm ir iespējams sastādīt sarakstu un izvietot decentralizēt. Ļoti atvieglo jebkādu uzdevumu izpildi pret jebkādiem draudiem. Ne tikai militāri draudi ir visādi. Jūs jau minējāt šo tēzi par to, ka no 500 000, kas sanāca 13. janvāra mītiņu, palika pāri reāls barikādēm, tie aktīvākie 50 000. Mūsdienās, apzinoties, kad ienaidnieks, pa lielam tas pats, ienaidnieks ir kļuvis agresīvāks, labā ziņa tāda, ka šoreiz vismaz kaut kādi ieroču krājumi mums ir. Varam tos likt lietā. Kā jūs skatāties, šobrīd sabiedrībai ir tā gatavība tomēr vēlreiz vajadzības gadījumā to visu atkārtot un šoreiz jau, teiksim tā, arī ar ieročiem rokās izrādīt pretestību un, ja jā, tad kāds tas jūsu, vērtējums, cik liela tā varētu būt šī sabiedrības daļa un vai ar to pietiek?
Es domāju, pilnīgi noteikti. Atgriezīsimies pie tiem 50,000. Tie 50,000, kas palika vienā maiņā, bija jau, kas viņus nomaina. Jā. Tā, ka sareizināsim šo ciparu ar 3. Ja? Tātad 150, jā. Jā, tie ir 150,000, jā, un tās barikāžu dalībnieku nozīmīts, tas tāds jancīgs apbalvojums tiem, kas tur vairāk jārējās, tiem tā tika, un kas tur nepierakstījās, jo neviens nekādu sarakstu netaisīja, tiem tā netika. Nav smuki. Tāpēc kaut kā to barikādas, to nozīmīt, kaut kā negribās nesāt uz teātru uzvalkājot, ja? Jo redzēs kāds, kurš bija, vai piemēram, ieraudzīs mani Lācis, kas aizstāvēja to televīzijas torni. Es šaubos, ka Lācim ir tā nozīmīta. Kaut vai elementāri, vai viņš ir aizgājis pakaļ, tā teikt. Jā, tie ir cilvēciski. Un man neienāca toreiz prātā, tenī trakumā man neienāca prātā prasīt viņam vārdu un uzvārdu. Es viņu toreiz pazinu kā Lāci. Jā, iesauku, vai ne? Es domāju, ka viņš izrādīja reālu varonību. Tie tūkstošiem vīri, jā, kas viņi zināja, kas viņus sagaida, un tur bija duša jāpārvar kaut kāda, lai ietu, jā. Iedomājies plikām rokām, zinot. Jā. Tur, kad tevi plinta rokā, tomēr bišķi. Argumentācija palielinās. Bišķi kaut kā drošāk. Tā ir cita lieta, ka tur profesionāļi saka, ja tev ir šaunamais rokā, ka tu esi jau mērķis un tā, un tu tur lielāka varbūtība, bet mēs zinām, tā, ka bise rokā, tā kaut kā mežā tur jūties labāk, vai ne? Lūk, un aptaujas arī rāda, kad stipri pāri pa 30% cilvēki, ja ne 40%, kaut kur ir gatavi, teiksim, aizstāvēt savu valstu visiem iespējamiem līdzekļiem. Un šie procenti ir visur. Un ir cilvēki, kas ir gatavi tikai bēgt un sevi pasargāt. Un tas ir normāli. Tādas tās sabiedrības vienmēr ir bijušas. Ja? Lūk. Un šo ciparu, šo militāro ciparu palielina, tā ir tāda lieta kā mobilizācija un tādas lietas. Ja? Nepieskarsimies tagad šīm profesionālajām niansēm. Es domāju, ka tā motivācija ir. Tikai tur ir viena nianse. Motivācija ir laba lieta, bet pētījumi rāda, kad atvainojiet, lūdzu, bet tiešā tēmējumā nošautu dzīvu cilvēku, lai viņš būtu kāds, ja, spēja ļoti neliels procents cilvēku. Un lai būtu cilvēki, kas ir spējīgi tiešā tēmējumā kādu šaut nost, viņi ir speciāli jātrenē. Mans priekšlikums ir blakus visādām gudrām artilērijas sistēmām. Tur viss ir kārtībā, jo viņš neredz to nogalināmo cilvēku. Jā, viņš izšauj to lādiņu un sabiedrība ar ierobežot atbildību lielgabals. Jā. Kā tēmējam, kā izšaujam, mēs par to atbildam. Kur tā manta paliek? Sijā. Aizlidoja, jā. Bet ja tev ir jādod virsū tiešā tēmējumā, jau Otrā pasaules kara pētījumi rāda, ka tās rotas, kurās nebija šo slepkavnieku, sauksim viņus tā, ja, viņas gāja bojā 100% pat. Un ja bija divi slepkavnieki, tā rota izdzīvoja. Ja? Pavilkt tos pārējos. Jā, jo cilvēki ierakumos, ko viņi dara? Viņš šauj kaut kur gaisā. Viņš nešauj tiešā tēmējumā. To vesels cilvēks, tāds nesagatavots cilvēks to nevar izdarīt. Un tāpēc ir nepieciešams snaiperskolas. Snaiperskolas ir nepieciešams. Ja? Un es esmu runājis ar tiem medniekiem. Viņš tur, jā, tur. Es saku, tu cilvēkam spējas šaut virsū? Labi, mednieks ir spējīgs izšaut uz stirnu, jā, uz buku, jā, bet vai viņš cilvēkam spējas izšaut virsū? Vai arī, attiecīgi, tas pats valsts aizsardzības dienests aktīvi, militāra apmācība, jauniešu treniņš? Nē, militāra apmācība tā ir pamatā apmācība uz taktiku, apmācība uz izdzīvošanu. Ja? Bet
aktīvā kara darba. Es runāju par pētījumiem, ko neatkarīgi autoritīvas iestādes, neatkarīgi no manis, ir veikuši. Pirmie amerikāņi sāk pētīt to, kas ir noticis Otrā pasaules kara laikā. Tur fantastiska informācija nāk ārā. Par reakcijām, par pilnām biksēm ierakumos, par to, kā kurš virsnieks spēja, teiksim, komandēt un kas reāli sāk komandēt. Ja? Nepavēlti viņi paņēma to Angļu jau gadsimtos pārbaudīto principu, kad armijas vienību vada seržants, bet nevis virsnieks. Virsnieks plāno, tur pa visu atbildi, protams, par rezultātu, bet to fizisko darbību, to vada seržants, un tas ir tā seržanta NCO, ja, tas viņa lepnums. Kā mums savā laikā tie amerikāņu seržanti skaidroja, ka viņi ir lepni, ka viņi dažs labs nemaz negrib kļūt par virsnieku, jo viņi ir lepni ar to, ka viņi tā praktiskā darba darītāji. Ja. Lūk, tā ka tā ir tāda lieta. Nu, šeit tā visas tautas iesaiste kaut kur var nenostrādāt. Šeit ir nepieciešami profesionāļi. Cik daudz tagad pacelt to savu ieroci un būtu gatavi darīt? Tie paši 150,000? Nu, mans personīgs viedoklis ir, kad no valsts pilsoņiem šie aptaujā uzrādītie šo ieroci ņems rokā vairāki 100,000 cilvēku. Cik no viņiem spēs izpildīt kādas rīcības stresa apstākļos, ja? Tas jau ir, priekš tam jau ir apmācības, priekš tam ir tas profesionālais darbs. Priekš tam ir tas profesionālais darbs, ko dod Dievs, kā saka, jūsu ministrijai un visām struktūrām izpildīt aizvien kvalitīvāk. Bet tur atkal no otras puses tie stāsti, kad ko mēs, ko tā mūsu armija, es nezinu, tā ir diena pret nakti pret to, kas savā laikā bija. Ja? Šodien mūsu armijas rīcībā ir tādi līdzekļi, kad tur kamaz neliekās. Riktīgs ezis. Tad teikt, ja kāds runā par tajām dienām, tad, laikam, es domāju, mēs kopīgi varam atgādināt to, ka 3 dienās kaut ko var izdarīt, tikai tad, ja neviens neko nedara. Proti, ja nepretojās un tā teikt, nesvilina jau pa ceļam, nezinu, kaut ko es to pašu. Negribu nevienu pilsētu saukt, ja, bet no 0. robežas līdz kaut kādai tuvākai apdzīvotajai vietai. Atvaļināts pulkvežlietnants zemesardzes Ainārs Bašķis, Latvijas Tautas frontes valdes loceklis, Zaķsalas Tautas frontes aizsardzības koordinators. Liels paldies, ka jūs atnācāt. Liels paldies par jūsu dienestu un par to kārtību, ko jūs ieviesāt Zaķsalas. Un paldies arī jums, skatītāji, ka skatījāties. Skatieties arī mūsu citos raidījumos, droši ir zināt. Paldies, ka bijāt. Veiksmīgi jums dienu!